Varam sākt. Esiet sveicināti Valsts izglītības satura centra speciālās izglītības nodaļas organizētajā seminārā, kurā šodien atkal pieskārsimies ļoti noderīgai un īpašai tēmai. Un pirms sāksim webināru, vēlos aicināt un pabrīdināt visus mums uz šī webināra skatītājus, jo jau pirms tiešraides sākuma pamanījām dažādu botu iejaukšanos mūsu tiešraidē, proti tādā veidā, ka viņi komentāru sadaļā mēdz likt saites, kas aizved uz bīstamām un riskantām lapām. Proti, ja redzat svešu valstu iedzīvotāju vai Facebook lietotāju ievietotus komentārus ar saitēm, kuras aicina doties pēc tālākas informācijas saistībā ar šo webināru, lūdzam uz šīm saitēm nespiest. Tas, ko jūs varat darīt, jūs varat spiest report atzīmi, kas ziņos Facebook administrācijai par šādām darbībām. Bet nu gan dodamies pie šīs dienas galvenās tēmas un aicināšu jūs vērst uzmanību uz to, ka Stopiņa novada pirmskolas izglītības iestādes Pienenīte atbalsta komanda šajā dienā ir sagatavojusi īpašu stāstu par to, kā pirmskolā tiek sniegts atbalsts pie viņiem. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Lelde Sturma iepazīstinās ar iestādes darba organizāciju, par atbalsta komandas darba organizēšanu, sadarbības starp pirmskolas skolotājiem un atbalsta speciālistiem. Tāpat arī webinārā iestādes speciālisti psiholoģi Evita Anči stāstīs par agrīnu attīstības izvērtējumu nepieciešamību 2 līdz 3 gadu veciem bērniem un to nozīmi bērnu spēju attīstības sekmēšanai. Tāpat arī pieredze par agrīnās sadarbības organizēšanu starp vecākiem, skolotājiem un atbalsta speciālistiem. Tiksimies arī ar speciālo pedagogu Ingrīdu Pārupi. Viņa iepazīstinās ar individuālo izglītības programmu apguves plānu izveidi bērniem, kuri apmeklē logopēdisko grupu un kuri ir iekļauti vispār izglītojošās grupās. Tāpat arī saulēcīgas intervences iespējas saņemt atbalsta pasākumus, pamatojoties uz iestādes speciālistu atzinumu un rekomendācijām. Pirmskolas izglītības skolotāja Anna Lušņicka arī dalīsies pieredzē par atbalsta pasākumu pēctecību. Aicinām no sirds arī komentārus sadaļā uzdot jautājumus. Atbalsta komandai tos arī webināra noslēgumā kopīgi ar speciālistiem izrunāsim un saņemsim atbildes uz to, kas satrauc jūs. Bet nu gan es došu vārdu Valsts izglītības satura centra speciālās izglītības nodaļas vecākajai ekspertei speciālai pedagoģei Laimai Zommerei. Lūdzu, Laima. Laima, lūdzu, ieslēdz mikrofonu. Viņš visu laiku man slēdzās ārā, bet nu ok. Tagad dzirdam, viss kārtībā. Jā, nu tad vēlreiz. Labdien visiem, kas mūs šodien. Mani var redzēt? Es neko neredzu. Var redzēt, ja? Jā, Laima, mēs redzam un dzirdam, droši var runāt. Labi, vēlreiz labdien visiem, kas mūs šodien klausās un skatās tiešraidē. Katrs no mums, skolotāji un vecāki, ir novērojuši, ka bērns ikdienas situācijas netiek ar kaut ko galā, vai ir grūtības izteikties, vai pārvietoties, vai draudzēties un mācīties. Ņemot vērā bērna attīstības dažādību, vecākiem un pedagogiem nevienmēr ir viegli noteikt, vai bērnam tiešām ir nepieciešama šī individuālā pieeja noteiktās jomās. Speciālās izglītības nodaļa ikdienā saņem jautājumus par dažādām tēmām. Tomēr biežāk uzdotie jautājumi gan no vecākiem un skolotājiem ir par agrīnas palīdzības iespējām, kas to nodrošina, kāda speciālisti novērtē bērna prasmes, attīstību, uzvedību un kas nosaka kārtību speciālo vajadzību noteikšanā. Lai sekmētu attīstības traucējumu un iespējamo speciālo vajadzību saulēcīgu atpazīšanu, šī mācību gada 1. septembrī stājās spēkā ministra kabineta noteikuma numur 556. Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojumos ar speciālām vajadzībām. Šie noteikumi nosaka bērniem, kuriem nav pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi, bet kuriem ir konstatēts attīstības vai mācīšanās grūtības. Izglītības iestādes atbalsta speciālisti, izglītības vai klīniskie psihologi, logopēds, skolotājs logopēds vai speciālais pedagogs veic attiecīgi pedagoģisko vai psiholoģisko novērojumu un sniedz atzinumu.
Kā šo palīdzību sniedz un īsteno savā izglītības iestādē, jums pastāstīs iestādes vadītāja Lelde Sturme. Novēlam mums, jums visiem saklausīt jaunas idejas, ieteikumus un veiksmi tās īstenot savā ikdienas darbā. Lūdzu, vārds Leldei Sturmei. Labdien visiem klausītājiem, skatītājiem, mūsu aroda kolēģiem un audzēkņu vecākiem. Es esmu pirmsskolas iestādes pienenīta vadītāja Lelde Sturme, un šodien esmu nolēmusi iepazīstināt gan ar mūsu atbalsta speciālista komandas darbu, gan paši speciālisti pastāstīs par to, ko viņi ikdienā dara, kādi ir amata pienākumi, ar kādām grūtībām saskaramies. Un galvenais atslēgas vārds šīs dienas sarunai būs šī individuālā pieeja katram bērnam. Tad iesākumā nedaudz par mūsu izglītības iestādi. Mēs atrodamies Ulbrukā, Stopiņu novadā, skaistā ezera krastā. Vide pati ir uzrunājoša, bet arī jāsaka tā, ka mēs iekārtojam ne tikai vidi, bet arī mūsu iestāde ir pieejama audzēkņiem, pieejama vecākiem tādā ziņā, ka mēs cenšamies saskatīt katra bērna vajadzības jau no agrīnā vecuma, un tādēļ arī mūsu devīze ir bērni ir mūsu nākotne un mūsu bērndārs ir mūsu mājas. Mazlietiņ par iestādes vēsturi. Mēs esam dibināti 73. gadā, jau ir 47 gadi iestādēji. Sākotnēji iestāde bija tikai ar 6 grupām. Arī tad, kad es 20 gadus atpakaļ sāku strādāt, iestādē bija tikai 6 grupiņas. Bet laika gaitā līdz šim brīdim iestāde ir paplašinājusies, attīstījusies un esam 19 grupu bērndārs ar kopēju audzēkņu skaitu 436 uz 2020. gada 1. septembri. Iestāde apmeklē bērni vecumā no 1,5 gada līdz 7 gadu vecumam. Arī ir atsevišķi gadījumi, kad ar psihologa vai ārsta atzinumu līdz pat 8 gadu vecumam apmeklē pirmsskolas iestādi. Darbinieku skaits ir pāri 100, kā jūs redzat. Ir 53 pedagogi un 55 tehniskie darbinieki. Ļoti plaša informācija par iestādi var arī uzzināt mūsu mājaslapā Ulbruka pienenīt.lv, kur mēs ievietojam dažādu informāciju, aktuālos notikumus, kā arī dalamies savā labajā praksē un ikdienas gaitās. Tātad mēs īstenojam iestādē pamatā vispārējo pirmsskolas izglītības programmu. Mēs neesam speciālā izglītības iestāde, bet mums ir viena logopēdiskā grupiņa no 2012. gada, kurā realizējam arī 2 speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem un izglītojumiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Jāsaka tā, ka ne tikai šajā grupiņā mēs realizējam šīs programmas, mēs īstenojam arī iekļaujošo izglītību. Tātad arī audzēkņi parastajās grupiņās atrodas ar šo programmas kodiņu. Un mēs strādājam ar šiem bērniem papildus individuāli. Par to, kā tad strādā grupiņa un kā radās šī nepieciešamība pēc logopēdiskās grupas atvēršanas, bija arī īpašs stāsts, kad 10 gadus atpakaļ mūsu iestāde pieteicās apmeklēt audzēkņus ar īpašu, kā saka, vajadzību kopumu. Lai mēs sniegtu atbalstu šim bērnam, mums bija ļoti ātri jāizdomā šis te atbalsta mehānisms, kā mēs varam nodrošināt bērnam atbilstošu izglītību viņu vajadzībām un visus nepieciešamos atbalsta pasākumus. Sākotnēji strādāja mums tikai viens logopēds, psihologs, bet pakāpeniski, protams, arī grupiņā papildinājās bērni ar logopēdiskajiem un jauktiem attīstības traucējumiem. Bērnu skaits šajā grupiņā ir 14. Mēs nepārsniedzam bērnu skaitu, kāds ir normatīvos noteikts, tieši tāpēc, lai mēs varētu sniegt individuālu atbalstu katram bērnam.
Un kā jau mēs zinām, lai varētu atvērt speciālo grupiņu vai veikt iekļaujošo izglītību, ir jāņem vērā šīs normatīvo aktu prasības. Tas ir prasības vispārējām izglītības iestādēm, lai īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojumos ar speciālām vajadzībām. Tad mēs šajā logopēdiskajā grupiņā uzņemam audzēkņus ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem un iekļaujam arī bērniņus vispārējās grupās, gan ar šiem atzinumiem, gan sniedzam arī atbalstu, individuālo atbalstu bez šiem atzinumiem, ja mēs saskatām nepieciešamību. Noteikumi par valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām un pirmskolas izglītības programmu paraugiem. Mēs strādājam pēc standarta programmu paraugiem gan vispārējās izglītības programmā, gan arī šajās divās speciālās programmās. Sekojot līdz jaunākām aktualitātēm, arī esam ņēmuši vērā, ka no šī gada marta šie programmu paraugi ir mainījušies. Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām. Balstoties uz šiem noteikumiem, mēs sagatavojam bērnu šiem komisijas sniedz komisijas atzinumiem savu redzējumu iestādes speciālisti, gan grupa audzinātāji, lai tālāk virzītu katru bērniņu, kam tas nepieciešams, uz šīm komisijām. Un kārtība, kādā piešķir finansē asistenta pakalpojums izglītības iestādē. Jāsaka, ka šo 10 gadu laikā mums ir bijuši kādi 3 bērniņi, kuriem ir bijis nepieciešams asistents. Un kā mēs zinām, kad asistenta pakalpojums apmaksā arī finansē valsts no 5 gadu vecuma, ja ir šis te DEAK atzinums. Tālāk es gribu pastāstīt par mūsu Pienenītes atbalsta speciālistu komandu, jo tikai ar komandas darbu mēs varam veiksmīgi risināt šos te atbalsta pasākumus bērniem, kuriem ir gan šīs speciālās, gan īpašās vajadzības. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu iestādē, vispārējā izglītības iestādē, ir šāds te atbalsta komandas sastāvs, izglītības psihologs, 3 logopēdi, speciālais pedagogs un 2 medmāsas. Psihologs, logopēdi un speciālais pedagogs strādā pēc grafika, ko saskaņo ar vadītāju, bet medmāsas strādā pilnu darba laiku, kāds ir iestādes darba laiks no 7 rītā līdz 7 vakarā uz maiņām, jo gan ir jānodrošina šis te darbs ārkārtas situācijā, ievērojot visas epidemioloģiskās drošības pasākumus, gan pirmās palīdzības sniegšana, gan arī bērnu, kā saka, veselības pārbaude jāveic atbilstoši prasībām. Un visu šo lielo komandu vada mūsu speciālists, arī jāsaka šajos jautājumos, mana vietniece izglītības jomā Evija Konstantīnova. Evijai arī ir iepriekšējā pieredze darbā šajā speciālā izglītībā, tādēļ arī es uzticēju Evijai vadīt šo speciālistu komandu, kas norit, darbs man liekas ļoti veiksmīgi. Un katram speciālistam mūsu iestādē ir arī savs kabinets. Ir tā, kad strādā 3 logopēdi uz 2 kabinetiem. Šeit kreisajā pusītē attēla augšā un apakšā var redzēt, kā ir iekārtot logopēda kabineti. Ir diezgan liels gan pašgatavoto, gan iegādāto materiālu uzskats līdzekļu klāsts, gan arī šie mācību materiāli ir iegādāti gan par pašvaldības, gan par valsts līdzekļiem. Labajā pusītē augšā mēs redzam psihologa kabinetu. Psihologs strādā papildus arī ar smilšu terapiju. Mūsu psihologs Evita ir iekārtojusi savu kabinetu pati, veidojot gan šo materiālu smilšu kastēm, gan arī visus pārējos materiālus ir sagādājusi patstāvīgi. Un arī ir mūsu iestādē speciālais pedagogs, kā es teicu, un labajā apakšējā stūrī mēs redzam speciālistu kabinetu, kur ikdienā ļoti daudz izmanto gaismas galdu bērnu sensorai attīstībai un sīkai pirkstu muskultūras veicināšanai.
Un par atbalsta speciālistu komandu darba mērķiem un uzdevumiem gribu pateikt to, ka, protams, ka katram speciālistam, katram darbiniekam ir šie amata pienākumi atrunāti amata aprakstā, bet veiksmīga darba atslēga ir vārdā sadarbība. Es uzskatu, ka tikai tad, ja speciālisti savstarpēji spēj nodot šo informāciju viens otram saulaicīgi, un izrunājot šos te darba uzdevumus, kopīgi veidojot šo te atbalsta pasākumu kopīgi bērnam, gan kopīgi analizējot veiksmes, neveiksmes, gan arī konsultējot administrāciju, jeb nepieciešamības gadījumā arī iesaistot vadītāju. Tikai tad šis te atbalsta pasākumu kopums būs veiksmīgs. Ja mēs katrs darīsim savu darbu tikai individuāli no sava kabineta, tad, es domāju, šis veiksmes stāsts tāds nebūtu. Un noteikti jāpiemina arī mūsu sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, kas, manuprāt, ir arī ļoti veiksmīga. Mēs nekad neesam baidījušies uzrunāt šīs institūcijas, gluži otrādi. Mēs savstarpēji gan esam konsultējušies ikdienā par dažādiem ģimeņu jautājumiem, par sociāliem jautājumiem, par arī gan kopīgiem izglītības pasākumiem. Mēs esam apmeklējuši seminārus kopā ar Bāriņu tiesas darbiniekiem, gan arī mūsu psihologs ir vadījis lekcijas Bāriņu tiesā. Un jāsaka tā, ka ir dažādas situācijas. Ir, kur mēs paši risinām iestādē uz vietas, ir, kur mēs tūlītēji sazinamies ar šīm te gan valsts, gan pašvaldības institūcijām. Tās ir dažādas situācijas, ko ir speciālistiem jāizvērtē ikdienas situācijās. Lūk, un jāsaka tā, ka veiksmīgs atbalsta speciālista komanda darbs ir tad, ja tiešām tu jūti atbalstu, tevi saprot, uzklausa un arī novērtē. Un jāsaka tā, ka mūsu speciālisti vienmēr, vismaz no manas puses un pašvaldības puses, ir ļoti augstu novērtēti. Un domājams arī, kad vecāki šo darba nozīmi un tos rezultātus redz un arī vienmēr, kā saka, ir atbalstījuši savus speciālistus, gan ir dzirdēti pateicības vārdi un atbalsts no burtiņu grupas vecākiem, gan arī individuāli speciālistiem. Un mūsu speciālisti vienmēr šīs problēmas risina saulaicīgi. Negaidām, kamēr iesakņosies problēma. Ja mēs redzam, ja bērnam ir valodas attīstībā grūtības, tūlīt iesaistam logopēdu. Ja mēs redzam, ka viņam ir saskarsmes grūtības vai uzvedības problēmas, mēs runājam ar psihologu. Un pirmie jau ir tie vēstneši, kas to pamantie, protams, grupu skolotāji. Un tad arī tālāk mēs runājam ar vecākiem, lai mūsu iestādē šīs, arī audzināšanas, jāsaka, prasības, audzināšanas metodas būtu saskaņotas, vienotas, lai nav tā, ka iestādē mēs darām un mēģinām veikt šo korekcijas darbu, bet ģimenē atkal ir citi audzināšanas uzskati. Tā kā tam ir ļoti jābūt vienotam skatījumam uz šiem jautājumiem. Lūk, un ļoti svarīgi, manuprāt, ir arī, protams, ievērot šo te darba konsekvenci un arī regularitāti. Tikai tad būs šis te efektīvais veiksmes stāsts. Jo ir ļoti svarīgi, lai šie bērniņi regulāri apmeklē iestādi un atbalsta speciālisti regulāri ar viņiem arī strādātu. Un, protams, ka ļoti svarīgi ir attīstīties ne tikai bērniem, bet arī pašiem pedagogiem sevi pilnveidot. Speciālisti piedalās dažādās konferencēs, logopēdi ir iesaistījušies logopēdu asociācijā, psihologs nemitīgi pilnveido savas zināšanas dažādās meistaru klasēs un semināros, kā jau mēs visi, un
Protams, atbalsts, finansiāls atbalsts vienmēr ir no Stopiņu novada domes puses bijis, un savu pedagoģu tālāk izglītību mēs vienmēr esam veicinājuši un atbalstījuši. Un jāsaka tā, ka, ja 10 gadus atpakaļ varbūt cilvēki baidījās iet pie psihologa dažādu aizspriedumu dēļ, tad psihologs varbūt tagad ir iestādē viens no pirmajiem cilvēkiem, pie kura var aiziet uz konsultāciju jebkurā brīdī, jebkurā situācijā. Un mēs arī esam atvērti sadarbībai. Tādēļ sakam, ka ikvienam vecākam, kurš vēlas saņemt palīdzību sev vai bērnam, ir iespēja konsultēties ar atbalsta komandas speciālistiem. Un tā tas arī notiek. Tiek veiktas konsultācijas gan par adaptācijas jautājumiem, it sevišķi jaunajiem vecākiem bērniņiem uzsākot pirmskolas iestādes gaitas, gan par saskarsmes grūtību jautājumiem, gan par mācību grūtībām. Protams, arī ar logopēdiskajiem bērņiem par valodas attīstības jautājumiem. Es arī mazliet pieskāros šai sadarbībai ar vecākiem. Tikai gribu pateikt to, ka, lai noritētu veiksmīga saruna, pa priekšu ir jānodibina šis pozitīvais kontakts ar vecāku. Sarunām vienmēr jābūt konstruktīvām, jābūt ļoti argumentētām un vērstām uz pozitīvu sadarbību ar kopīgu vienotu mērķi. Jo mēs vienmēr cenšamies vecākus pārliecināt, kad mēs strādājam bērnu labā, ievērojot bērnu vajadzības, saskatot bērnu vajadzības. Ja? Jo viss sākās ar problēmas pieņemšanu. Kamēr nav šī problēma pieņemta no vecāku puses, arī mums ir grūti, šo problēmu risināt. Tikai kopīgiem spēkiem strādājot vienoti, gan no pedagogu puses, gan no speciālistu atbalsta puses, gan vecāki, mēs varam tikt pie pozitīva rezultāta. Lūk. Un visnotaļ es gribu arī pateikt to, ka mūsu speciālisti strādā ar ļoti plašu mērķu grupu. Tie ir gan bērni ar speciālām vajadzībām, gan bērni, kuriem pedagogs konstatējas atbalsta pasākumu nepieciešamību, gan bērni, kuri neattaisnoti kavē pirmskolas iestādi, kuriem ir adaptācijas grūtības un kuru vecāki ir lūguši palīdzību kādam no atbalsta komandas speciālistiem, kā arī bērni, kuri cietuši no vardarbības. Šīs mērķa grupas var būt arī saistītas, kas arī ikdienā tā notiek, jo bērni ar speciālām vajadzībām lielākoties būs tie, kuriem arī būs adaptācijas grūtības, vai arī bērni, kuri cietuši no vardarbības. Ja mēs konstatējam, ka bērni cietuši no vardarbības, mēs rīkojamies pēc arī savām iekšējām instrukcijām un schēmām par palīdzību vardarbības gadījumos, jo tur ir jārīkojas daudz ātrāk un daudz konsekventāk nekā gadījumos, ja ir konstatēts logopēdisks, grūtības bērnam. Un tikai tad, ja mēs šīs problēmas kopīgi protam konsekventi risināt, gan jāsaka, ievērojot toleranci, ievērojot ētikas normas un visu sensitivitāti, tikai tad, man liekas, kad mēs varam strādāt šādā komandā un arī runāt ar vecākiem, jo šis darbs ar audzēkņiem, kam ir šīs individuālās vajadzības, speciālās vajadzības, ir ļoti sensitīvs darbs, ir ļoti, ļoti individuāls darbs un ir vērsts uz sapratni, iejūtību, pacietību, jo tā darba rezultāti jāsaka tā, ka tas nav tā kā skolā, varbūt ar audzēkņiem klasē, kad rezultātu mēs redzam uzrakstot kontrolu darbu, to pārbaudot. Šeit rezultātus mēs varbūt redzēsim tikai pēc daudziem gadiem.
Ir kādreiz, ka ļoti veiksmīgi mums šis korekcijas darbs ar audzēkņiem veidojās ļoti ātri, un bērni atgriežas no logopēdiskās grupas arī atpakaļ vispārējā grupā, lai sagatavotos skolas gaitām, bet ir arī kādreiz, ka mēs rekomendējam šo atbalsta pasākumu kopumu arī turpināt skolā, un tāpēc ir ļoti svarīgi, un mēs gaidām šo jauno normatīvo aktu regulējumu, kas noteiks bērnu speciālo vajadzību izvērtējumu pirms skolas gaitas uzsākšanas. Tālūk, es mazliet iepazīstināju ar mūsu atbalsta komandas struktūru, bet tagad es došu vārdu mūsu iestādes psihologam Evitai Ančai, kas iepazīstinās tieši ar savu darba pienākumiem un to, kā tiek veikta mūsu iestādē agrīnā diagnostika bērniem. Labdien! Nelielas tehniskas novirzes man gadījās, bet tātad mani sauc Evita Anča, un es esmu pirmskolas izglītības pieminīte, izglītības psihologs. Un šodien es vairāk gribu pastāstīt tieši par to, kā mēs uzsākam darbu ar 2 līdz 3 gadus veciem bērniem. Un kā vadītāja stāstīja par šo darbu organizāciju, tad es gribu pastāstīt, ka mēs jau attālināti sekojam jau no pirmajiem soļiem mūsu audzēkņiem pirmskolā. Varbūt mūsu klātesamību visi vēl neredz tajā brīdī, bet tomēr, protams, ka mums ir sava sistēma, kā mēs to darām. Un vēl es gribu pastāstīt, ka pirms 10 gadiem, kad mūsu iestādē tika licencētas speciālās pirmskolas izglītības programmas un aizsākās mūsu atbalsta komandas darbs, mūsu uzmanības lokā vairāk bija 5 gadus veci bērni. Un tad mēs novērojām, ka dažādi attīstības traucējumi jau ir nostiprinājušies un līdz ar to arī grūtāk koriģējami. Un balstoties uz šo pieredzi arī sapratām, ka ļoti nozīmīgi ir uzsākt korekcijas darbu pēc iespējas ātrāk. Līdz ar to šo gadu laikā arī izveidojām savu sistēmu iekšējo, kā pēc iespējas ātrāk pamanīt iespējamās bērnu attīstības grūtības. Un tātad 2 līdz 3 gadu vecumā, kad bieži bērni tikai uzsāk apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi, mēs sadarbībā ar grupu skolotājiem pirmajā mācību pusgadā pievēršam lielu uzmanību tātad bērnu valodas vai citiem attīstības traucējumiem, piemēram, kā bērniem sokās ar valodu, vai viņi runā šo 2-3 gadu vecumā, jo, protams, ka bērnam jau jābūt valodas aktivitātei, kāda ir bērnu smalkās motorikas attīstība, tāpat tās līdzsvara koordinācijas attīstība, pašapkalpošanās spējas šajā vecumā. Tātad tie ir ļoti nozīmīgi rādītāji. Tāpat mēs sekojam uzvedības un emociju regulācijas spējām. Kā bērni pieņem mūsu iestādes iekšējās kārtības noteikumus, grupas noteikumus, kā sadarbojas ar citiem bērniem un kā reaģē dažādās sociālās situācijās. Un kopumā arī sekojam visam adaptācijas procesam kopumā, jo ir noteikti adaptācijas procesa gaita, ko mēs arī zinām un paredzam, un ja bērnu adaptācijā neiet progress, ja bērns regulāri apmeklē pirmsskolu, un tomēr mēs nenovērojam progresu, tad, protams, šeit arī mēs skatīsimies, vai nav pamatā kādas grūtības. Un gadījumā, ja vecāki vai pirmsskolas skolotāji novēro kādas grūtības šajās bērnu attīstības jomās, tad tas būs mūsu aizsākums turpmākajai sadarbībai. Un viens no pirmajiem soļiem būs psihologa un logopēda bieži vien izpēte, un izpēte norādīs, vai bērnam ir kādas attīstības grūtības vai nav. Un, piemēram, ja bērnam mēs novērojam uzvedības un emociju regulācijas grūtības, tad pēc izpētes mēs redzēsim, vai šīs grūtības ir saistītas tikai ar temperamentu un audzināšanas jautājumiem, vai šeit pamatā varbūt būs arī kādas attīstības grūtības. Un pieredze rāda, ka tieši pirmsskola bieži ir tā, kas pirmā pievērš vecāku uzmanību uz grūtībām bērnu attīstībā. Katru gadu 2 līdz 3 bērniem ap 3 gadu vecumu mēs konstatējam nopietnas valodas attīstības traucējumus, kas, protams, var kombinēties arī ar citiem attīstības traucējumiem.
Un reti ir gadījumi, kad bērnam uzsākot pirmskolas gaitas šajā vecumā ir ārstniecības personu ieteikumi sadarbībai ar logopēdu vai speciālo pedagogu. Un tā sākas mūsu sadarbība, liekot centrā bērnu un viņa vajadzības. Pirmais sadarbības ķēdes posms ir vecāki un skolotāji, kad skolotāji rekomendē konsultācijas pie speciālistiem. Un arī atsevišķos gadījumos arī vecāki ir tie, kas ierosina šo sadarbību. Un jo jau pirmajās vecāku sapulcēs sniedzot informāciju par bērna vecuma posmu un īpaši aicinām uzmanību pievērst valodas attīstībai, jo valodas attīstības traucējumi var būt kā pamats uzvedības un emociju regulācijas grūtībām, adaptācijas grūtībām, kā arī vēlāk ietekmē domāšanas procesus un citas attīstības jomas. Un jau pirmajā posmā, kad sākam izpēti, ir svarīga vecāku aktīva līdzdalība. Piemēram, izpētot bērnu uzvedības un emocionālo sfēru vai arī bērnu funkcionālo attīstību, svarīga ir informācija, ko iegūstam no vecākiem, jo vecākiem tieši ir šī iespēja bērnu novērot dažādās situācijās, kuras varbūt arī mēs vēl šī pirmā īsā laika posmā, kad bērns apmeklē pirmskolu, vēl varbūt arī neesam pamanījuši un novērojuši. Un tad arī sākas mūsu vecāku un atbalsta speciālistu sadarbība. Un administrācijas iesaiste savukārt būs nepieciešama, ja izpētes rezultātā secināsim, ka bērnam būs nepieciešams asistenta atbalsts vai kāda cita īpaši atbalsta pasākumi, vai arī gadījumā, ja būs situācija, kad mēs redzēsim, ka netiek ievērotas bērna intereses un vajadzības, piemēram, no vecāku puses, un būs nepieciešama starp institūciju sadarbības organizēšana. Un tātad, kādi tad ir agrīnās sadarbības iespējamie virzieni? Šeit es jums esmu parādījis nedaudz, bet es gribu uzsvērt, ka šie virzieni ir tiešām ļoti individuāli. Un arī izpēte parādīs tiešām, cik nopietni ir šie attīstības traucējumi, cik liels atbalsts iespējams nākotnē būs vajadzīgs. Ļoti reti gadījumi ir tādi, kad vecāki ir ļoti atbildīgi, un mēs pēc izpētes redzam, ka nebūs nepieciešama šie atbalsta pasākumi, kad viss ir kārtībā, kad bērna attīstība norit atbilstoši vecumam. Arī šādas situācijas mums gadās. Un tātad, kā jau minēju, biežākais arī agrīnās sadarbības uzsākšanas iemesls ir valodas sistēmas attīstības traucējumi, jo ir mums pieredzē ļoti daudz gadījumu, kad 3 gadu vecumā bērni nerunā vai runā ļoti neskaidri, ir ar ļoti mazu vārdu krājumu, kad arī savas tādas primārās vajadzības bērns nevar izteikt ar valodas palīdzību. Un līdz ar to paralēli arī izpētēji bieži vien arī logopēdi jau uzsāk agrīno intervenciju, jo, protams, ir jānodibina kontakts ar bērnu. Šajā vecumā arī jāparāda bērnu, kāda būs tā nodarbības struktūra, ko mēs darīsim. Tātad tas nav tik vienkārši, tas arī aizņem zināmu laiku šajā vecumā. Un, ja izpētes rezultāti norāda, ka bērnam būs nepieciešams vismaz 2 atbalsta speciālistu atbalsts, tajā skaitā regulāras individuālas nodarbības pie logopēda, tad noteikti mēs virzīsim bērnu arī uz pedagoģisku medicīnisko komisiju. Un kāpēc tas būtu svarīgi? Šis komisijas apmeklējums arī paplašina agrīnajā diagnostikā iesaistīto speciālistu loku, jo gan komisijas sastāvā ir ārstniecības persona, gan gatavojoties komisijai, nepieciešama ģimenes ārsta, dažkārt neirologa iesaiste, dzirdes pārbaude vai kādi citi izmeklējumi. Un svarīgs agrīnās sadarbības posms, protams, arī ir vecāku konsultācijas, kad mēs arī pēc izpētes pārunājam rezultātus, apzinām bērna resursus, kas ir bērna stiprās puses, un tāpat pārunājam, kuras tātad ir šīs grūtību jomas, kuru attīstīšanai arī turpmāk pievērsīsim uzmanību. Tāpat arī skolotājiem nepieciešams sniegt informāciju, varbūt dažkārt kā labāk veidot sadarbību ar bērnu, arī ko skolotājs varētu darīt šo grūtību mazināšanā. Un līdz ar to tātad šie virzieni ir ļoti dažādi, ļoti individuāli pēc nepieciešamības. Un tālāk jau mēs skatāmies ar to atbalsta pasākumu nodrošināšanas plānu, izstrādājam individuālo izglītības plānu, plānojam individuālās nodarbības pie atbalsta speciālistiem un arī izvērtējam, protams, bērnu attīstību dinamikā un cik efektīvi ir mūsu šie pasākumi, ko mēs esam izvēlējušies piemērot. Un
Un kādi tad ir agrīnās sadarbības ieguvumi? Pirmais, ko es noteikti gribu teikt, ka mūsu praktiskā pieredze sakrīt ar teorētiskajām atziņām, un kas svarīgi ir bērnu attīstības grūtības pamanīt pēc iespējas ātrāk un uzsākt korekcijas darbu, jo tikai tā mēs varam sasniegt iespējami labākos rezultātus. Un pamanot grūtību jomas bērnu attīstībā 2 līdz 3 gadu vecumā, dažkārt valda uzskats, gan jau izaugs, gan jau sāks runāt, gan jau iemācīsies. Mēs noteikti nerekomendējam paļauties uz šo uzskatu. Mēs rekomendējam vienmēr vecākiem sarunās labāk pēc iespējas ātrāk uzsākt korekcijas darbu, nodrošināt atbalsta pasākumus, jo atteikties mēs no šiem pasākumiem vienmēr varēsim, bet savukārt, ja mēs nogaidīsim pārāk ilgi, tad iespējams vairs šie pasākumi nebūs tik efektīvi. Un arī to, kāda būs attīstības dinamika, mēs nekad nevaram paredzēt. Un mēs nekad nesolam, ka mēs visu pārlabosim, izlabosim. Mēs atbalstīsim bērnu tik, cik mēs varēsim, jo arī šie dažādi attīstības traucējumi rašanās cēloņi mūsdienās nav izprotami reizēm, un arī pat apmeklējot dažādus medicīnas speciālistus, neizdodas noskaidrot, kādi tad ir īstie cēloņi, kāpēc, piemēram, bērnam ir tik liels valodas attīstības traucējumi. Ja? Lai arī varbūt citādāk bērns funkcionē pietiekoši labi. Ja? Un līdz ar to, tad, ko mēs gribam teikt, ka dažreiz mēs runāsim par šo traucējumu mazināšanu, bet dažreiz mēs runāsim par pārvarēšanu. Un reizēm tātad mēs priecāsimies par mazajām uzvarām, bet citreiz mēs piedzīvosim lielās uzvaras. Un arī, kā jau mums vadītāja Lelde iepriekš minēja, bērniem pēc agrīni uzsāktās intervences turpmākais izglītības ceļš katram ir individuāls. Kāds uzsāk mācības skolā pēc vispār izglītojošās pamatizglītības programmas, kādam ir nepieciešami nelieli atbalsta pasākumi skolā, bet savukārt būs bērni, kuriem arī turpmāk būs jāturpina mācīties pēc kāds no speciālām pamatizglītības programmām. Svarīgākais ir tas, ka, protams, šajā izglītības ceļā tiek ievērotas bērnu spējas, intereses un vajadzības. Un tā kā nedaudz arī nobeidzot savu stāstu, es gribu pateikt, ka, protams, ne tikai 2 līdz 3 gadus veci bērni, tie, kas nonāk mūsu atbalsta komandas redzeslokā. Mūsu redzeslokā nonāk visu vecumu posmu bērni, mūsu bērndās, un jebkuram vecuma bērnu skolotājiem vai vecākiem ir iespēja konsultēties pie mums un arī vajadzības gadījumā saņemt atbalsta pasākumus. Jo dažkārt ir tā, ka vēl šajā vecumā 3 gadiem mēs nenovērojam kāds izteiktas grūtības, bet bērnam pieaugot un, piemēram, palielinoties intelektuālajai slodzei, mēs vairāk redzam dažādas uzmanības noturības grūtības, ja, vai arī vairākas, kas ar skaņu izrunas korekciju nepieciešams. Ja. Tad šīs grūtības, protams, arī mēs varam konstatēt vēlāk. Un, piemēram, mūsu iestādē, protams, arī visus 5 gadus vecos bērnus pārbauda logopēdi. Un jāsaka tā, ka arī ar vienkāršiem dažu vai vienas vai vairāku skaņu izrunas traucējumiem ir ļoti liels bērnu skaits. Vismaz 16% mūsu iestādes bērnu 5 līdz 7 gadu vecumā arī tiek konstatēti vienas vai vairākas skaņu izrunas traucējumi, fonemātiskās dzirdes traucējumi, ja, kur arī tālāk mums ir jāplāno atbalsta pasākumi un kā mēs varēsim palīdzēt šo koriģēt. Un tālāk savukārt es došu vārdu mūsu iestādes speciālajai skolotājai Ingridai Pārupei, un viņa savukārt pastāstīs par individuālo plānu izstrādāšanu un arī par atbalsta pasākumu un sadarbības ar vecākiem nodrošināšanu. Paldies par uzmanību! Labdien! Es esmu Ingrīda Pārupe, Stopiņa novada pirmskolas izglītības iestādes Pienenīte speciālās pedagogs. Un es šodien gribētu sākt nedaudz ar statistiku. Tātad, šajā mācību gadā mūsu iestāde apmeklē 19 bērni ar pedagoģiskas medicīniskās komisijas atzinumiem. No tiem 2 bērni ir ar pirmsskolas izglītības programmas kodu 01015611. Tie ir jaukta attīstības traucējumi. Skolā šī mācība
programmas kodu atšifrējums skan mācīšanās traucējumi. 17 bērniem ar pirmsskolas izglītības kodu 01015511, un tie ir valodas traucējumi. Savukārt viens bērns ir ar veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu, tātad bērns invalīds. Šajā mācību gadā individuāli izglītības plāni ir izstrādāti 23 bērniem, tie ir 5% no kopējā bērnu skaita iestādē. No šiem bērniem 14 bērni apmeklē logopēdisko grupu, 5 bērni ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem iekļauti 4 dažādās vispār izglītojošās grupās, līdz ar to tiek realizēta iekļaujošā izglītība. 4 bērniem bez PMK atzinuma, pamatojoties uz iestādes psihologu atzinumu, ir izstrādāti individuālie izglītības plāni. Pamatojoties uz logopēdu izpēti, 68 bērniem ir nepieciešams logopēdu nodarbības apakšgrupās. Tas varētu būt artikulācijas aparāta vingrināšanai, fonemātiskās dzirdes pilnveidošanai, atsevišķu skaņu izrunas korekcijai, skaņu izrunas automatizēšanai, vārdu krājuma paplašināšanai. Šis tad arī ir tas mūsu individuālais plāns. Vispirms, balstoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem, bērnu attīstības novērošanas un izpētes karšu rezultātiem, pirmsskolas skolotāju novērojumiem, speciālistu veikto izpēti, ārstniecības personu rakstiskiem ieteikumiem tiek noteikts, kuriem bērniem nepieciešami atbalsta pasākumi un kuriem no viņiem nepieciešamais individuālais izglītības plāns. Tātad, kā tad mēs viņu sastādām? Grupu pirmskolas skolotājām tiek lūgts uzrakstīt šo bērnu stiprās puses, kas bērnam padodas, kas patīk, kas rada motivāciju darboties, un vājās puses, kurām jomām pievērsties pastiprināt šajā mācību gadā. Stiprās un vājās puses tiek aprakstītas visās 7 mācību jomās, piemēram, valodu mācību jomā, vai bērns runā, kādā valodā runā, kāds ir vārdu krājums, vai un kā izrunās skaņas, vai sadzird skaņas, vai izprot sakarību skaņa burts. Viss atkarīgs no bērna vecuma un bērna spējām. Sociālā un pilsoniskajā mācību jomā bērna pašapkalpošanās iemaņas, sadarbības ar pārējiem bērniem, sadarbība ar pieaugušajiem. Rakstot par kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu, vajadzības gadījumā tiek pieaicināti arī mūzikas skolotāji. Savukārt, rakstot par veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomu, vajadzības gadījumā tik piesaistīta sporta skolotāja. Grupu skolotājiem kā palīdz šīs sadaļas aizpildīšanai iesaka izmantot pirmsskolas mācību programmu, kurā pa posmiem definēti plānotie sasniedzamie rezultāti mācību jomās bērniem pilnu 3, 4 un 6 gadu vecumā. Ja bērns kādā no mācību jomām nespēj sasniegt savam vecumam atbilstošos rezultātus, tad tā būs bērna vājā puse. Savukārt, ja kādā jomā ir atbilstoši vai ļoti labi rezultāti, tā būs viņa stiprā puse. Ar bērnu stiprajām pusēm veicinām vājāko pušu attīstību. Piemēram, bērna stiprā puse ir tehnoloģija mācību joma. Bērnam ļoti patīk veidot no plastelīna, likt lego klucīšus, bet nav nekādas intereses vai ļoti maza interese par burtiem. Tad kāpēc neizgatavot burtus no lego klucīšiem vai izveidot no plastelīna? Tādējādi mēs radām bērnos motivāciju, interesi par burtiem. Vēl mūsu individuālā izglītības plāna nākošās sadaļas. Kā redzat, tā ir domāta vecākiem, un lai rosinātu vecāku izpratni par savām bērnu stiprajām un vājajām pusēm, veicinātu vecāku līdzatbildību un iesaistīšanos, arī viņiem tiek lūgts uzrakstīt savus novērojumus. Lielākā vecāku daļa ļoti atbildīgi veic šo pienākumu. Ir bijuši gadījumi, kad arī abi vecāki raksta katrs savu vērojumu. Sastādot individuālo izglītības plānu, mums ir ļoti nozīmīgs vecāku redzējums. Izlasot grupas skolotāju, vecāku uzrakstīto un pārunājot ar atbalsta personālu bērnu izpētes rezultātus, tiek plānoti veicamie uzdevumi. Uzdevumus izvirza visi iesaistītie atbalsta komandas speciālisti. Tiek izvirzīti reāli izpildāmi uzdevumi, atbilstoši katra bērna individuālajām spējām.
Tāpat tiek izstrādāti un apkopoti ieteikumi konsultācijas grupas pirmsskolas skolotājiem darbam ar konkrēto bērnu. Izvirzīto uzdevumu realizācijā tiek iesaistīti grupu skolotāji, skolotāju palīgs, bērnu asistents, ja tāds ir, atbalsta personāls, pēc vajadzības mūzikas un sporta skolotājs un medmāsas. Individuālajā plānā ir sadaļa, kurā tiek uzrakstīti speciālistu ieteikumi vecākiem. Šeit tiek apkopot mājās realizējami vingrinājumi, piemēram, artikulācijas aparāti vingrinājumi, uzdevums sīkās motorikas attīstīšanai un citi. Iepazīstinot vecākus ar ieteikumiem, tiek izskaidrota nepieciešamība darboties ar bērnu arī mājās. Vecāki ar savu parakstu apliecina, ka ir izlasījuši individuālo izglītības plānu, sasniedzot plānotos rezultātus, izglītības plāns tiek pārskatīts un tiek izvirzīti nākošie uzdevumi, ar kuriem atkal tiek iepazīstināti bērna vecāki. Individuālajā izglītības plānā ietilpst bērna personas dati, līdz ar to tā ir ierobežotas pieejamības informācija un plāni tiek atbilstoši uzglabāti. Mācību gadu noslēdzot, vecāki tiek lūgti uzrakstīt savu viedokli par sasniegtajiem rezultātiem. Ar sastādīto individuālo izglītības plānu tiek iepazīstināts arī vispār izglītojošo grupu pirmsskolas skolotājs, kurās tiek iekļauti bērni. Speciālisti ar skolotājām vienojās par atbalsta pasākumu norises laikiem, tā lai netraucē nodarbībām. Skolotājām tiek sniegtas konsultācijas, kā labāk darboties ar bērnu. Piemēram, bērnam tiek piedāvāts ilgāks laiks uzdevumu veikšanai. Bērnam domātie mācību materiāli pielāgot tieši viņa vajadzībām un arī cita veida. Mūsu pieredze rāda, ka vislabākos rezultātus var sasniegt iespējami agrāk uzsākot atbalsta pasākumus, kamēr grūtības, piemēram, kādas skaņas izrunas traucējums nav nostiprinājies. Paldies! Un tagad vārdu došu logopēdiskās grupas pirmsskolas skolotājai Annai Lušņickai. Labdien! Tad mani sauc Anna Lušņicka, esmu skolotāja logopēdiskajā grupā. Un šodien es pārstāvu to svarīgo posmu, sadarbības posmu skolotājs, kas tāpat kā mūsu atbalsta komanda dienā strādā un sadarbojas ar bērniem. Tad mūsu logopēds 11 bērni un arī ikdienā diezgan labs apmeklējums 10 līdz 13 bērni. Kopumā mūsu grupas darbība neatšķirās no pārējām grupām, kā jau kolēģis minēja. Mūsu grupas liela priekšrocība ir tā, ka ir iespējas nodrošināt bērniem pēc iespējas individuālāko pieeju mācību procesā. Šajā grupā ir mazāks bērnu skaits, kas mūsu bērniem liek justies emocionāli komfortablāk. Un pie bērnu komforta un labas emocionālās labsajūtas ir vērojama pozitīva dinamika attīstība. Pieredze rāda, ka ir ļoti svarīgi pamanīt bērnam grūtības attīstībā un mācību procesā, un ļoti svarīgi sniegt bērnam vispusējo atbalstu, lai pilnvērtīgi sagatavotu bērnu skolas gaitu uzsākšanai, un tikai sadarbojoties visai atbalsta komandai un grupu skolotāji, vienojoties kopveselam pieeja, ir iespēja tiešām veikt korekcijas attīstībā un sasniegt tos labākos rezultātus, kā jau kolēģis minēja. Man ir pieredze strādājot iekļaujošā izglītībā, tas būtu vispār izglītojošā grupā ar 24 bērniem, kad grupā ir arī daži bērni ar speciālām vajadzībām. Tāpat ir pieredze strādāt logopēdiskajā grupā ar 14 bērniem, kur katram ir jāatrod un jāpiemeklē sava pieeja, atslēdziņa, tā var teikt. Un mana persona, es atvainojos, pieredze rāda, ka tieši skolotājs var būt iniciators šai izpētē un konsultācija. Skolotājs var būt atbalstītājs sadarbības partneris gan bērnam, gan vecākiem un atbalsta speciālistiem arī. Risinot sarežģītas situācijas un veicot korekcijas darbus, sniedzot padomus vecākiem gadījumā, ja vecāki gatavi tos uzklausīt, protams. Un skolotājs var būt arī situācijas noliedzējs, un kur šajā gadījumā skolotājiem gūtos resursus, mūsuprāt, tas ir sadarbība. Kā jau vadītāja minēja, mūsu iestādes speciāla izglītība tiek īstenota jau 10 gadus, un šīs laiks rāda neatlaidīga un saliedēta uz bērna pozitīvu attīstības dinamiku vērsta darba rezultāts. Mūsu gadījumā šī ir pozitīva pieredze, kad pēc veiksmīgi piemeklēts un nodrošināts individuālas pieejas ir redzama tiešām pozitīva dinamika bērna attīstībā.
Un pamatojoties uz šiem rezultātiem, kā jau arī kolēģis minēja, mēs izvērtējam iespējas bērnam turpināt iekļauties vispār izglītojošā grupā, proti vēlāk veiksmīgi turpinot mācības skolā pēc vispār izglītojošās pamatizglītības programmas. Bet šodien mūsu mērķis ir dalīties tiešām savā pozitīvā pieredze, lai jūs visus skolotājus, mūsu kolēģis, iedvesmotu. Un mēs no savas puses vēlamies novēlēt jums nepadoties un iet uz priekšu, jo bērns ir kā taurenis vējā. Daži spēj lidot augstāk kā citi, bet katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj. Kāpēc salīdzināt citu ar citu? Katrs ir īpašs, katrs ir skaists. Mēs novēlam jums atrast šo skaisto un cīnīties un doties uz priekšu. Paldies par uzmanību. Un došu vārdu Lienai Bērziņai. Paldies, Anna, un paldies lieliskā iedvesmojošā pienenītes komanda. Jūs noteikti jau pēc tiešraides varēsiet arī paši izlasīt visus tos labos vārdus, kur kolēģi jums saka paldies par iedvesmu un vērtīgajiem padomiem. Bet nu gan pieķersimies klāt daudziem jautājumiem, un uz jautājumiem un atbildēm mums sarunai pievienosies arī Evija Konstantīnova, kura ir metodiķe gan sagatavošanas, gan logopēdiskajā grupā. Un jautājumi ir daudz, tos visus secīgi arī gan jums uzdošu. Tā kā ja vēl šīs sarunas laikā kādam no skatītājiem jautājumi rodas, droši rakstiet, mēģināsim tos noķert. Ja ne, tad pēc tam ievietosim atbildes mājaslapā. Bet jautājums pirmais. Mūs satrauc piemērot asistenta atrašana bērnam ar kodu 56, kad viņam paliek 5 gadi. Tas ir pilnīgi neiespējami par minimālo algu. Tad kāds ir jūsu ieteikums vai risinājums šādai situācijai? Nu, droši vien es kā vadītāja centīšos atbildēt, jā, jo iestādē, diemžēl, ir jāpilda noteikumi atbilstoši normatīviem aktiem, un tā kā ir noteikti šī alga pēc minimālās likmes asistentam, stundas likmes atalgojums, tad vienīgais risinājums ir grozījumi normatīvos aktos. Tas ir jārisina valstiskā līmenī. Vienīgais risinājums, vai arī jāmeklē tāds asistents, kurš tiešām spēj strādāt no sirds par šādu minimālu atalgojumu. Paldies liels, un nākamais ir kāda konkrēta cilvēka konkrēta problēma un satraukums. Proti, es pieļauju iespēju, ka tā ir māma, kas raksta. Mums jau ilgu laiku ir atcelta palīdzība gan parastajiem, gan īpašajiem bērniem. Mums bērns iet parastā grupā un netiek nodrošināta iespēja attīstīties. Varbūt jums ir kāds ieteikums arī šādai situācijai? Noteikti, kad ir jāgriežās pie iestādes vadības, ja iestādes vadība nesaklausa, tad noteikti pie izglītības speciālista, kāda, kas ir pašvaldībā, jo katram bērnam izglītības likums nosaka nodrošināt atbilstošu apmācību viņa vajadzībām. Ja, vai ir jāpiemeklē atbilstoša programma vai atbalsta pasākumi, jāveic vispārējās grupas ietvaros, tikai iekļaujošā izglītība jārealizē. Tas nozīmē, ka šeit noteikti ir jābūt tālākai sarunai, proti, lai bērns neciest no šīs situācijas, kas radusies. Nu, lūk, vēl viens jautājums. Man bērns invalīds ar uzvedības traucējumiem, valodas aizture. Ir arī komisija izieta, ejam parastā grupā, jau 6-gadnīgas sagatavošanas grupā, bet nav nodrošināta papildus logopēda nodarbības. Mums iedod papīrus, ko mājās izpildīt, bet bērns mājās atsakās to darīt. Un tad te varbūt ir kāds praktisks dabas ieteikums no jūsu puses, kā es varu viņam palīdzēt sagatavoties skolai. Un skaidrs, ka mēs nemeklēsim vainīgos, bet varbūt tiešām ir kāds ieteikums, kā vecāks mājās var palīdzēt savam bērnam šādā situācijā. Nu, vislabāk uz šo jautājumu, protams, kā praktiski palīdzēt, varētu speciālais skolotājs atbildēt vai logopēds. Jā, es mēģināšu atbildēt.
ir ļoti stingri individuāli jāizvērtē katra situācija, un bērnam ir jārada kaut kādā veidā motivācija. Ir ļoti grūti tā teorētiski atbildēt, kas šim bērnam patīk. Teiksim, zinot savā kabinetā, kā es radu motivācijas, tās var būt visdažādākās, gan smilšu spēles, gan zīmēšana caur puscaurspīdīgu papīru, gan likšana no klucīšiem. Tā, lai viņam tas patīk, lai tas viņu aizrauj, bet no sākuma ir jāiepazīst tas bērns, lai saprastu, kas viņam patīk. Vienalga tas var būt multiņu skatīšanās, tagad ir ļoti daudz dažādas iespējas. Vēlēsim mammai pacietību un izturību un noteikti arī turpmākas sarunas ar atbalsta speciālistiem, kas ir pieejami. Bet tad ir arī praktisks jautājums, kādas spēles jūs izmantojat, organizējot atbalsta komandas darbu, kādas tās lielākoties izmantojat bērniem, un vai varat minēt kādus piemērus? Te droši vien pēc kāda radoša risinājuma ir lūgums, kas ir tas, ko jūs zināt, jā, šis patiesi strādā, iesakām arī to citiem izmantot savā darbā. Tur droši vien katrs no speciālistiem var pateikt, kas viņam vislabāk strādā, kura spēle, kura darba metode. Evita? Jā, es mazlietiņās pastāstīšu. Savā darbā es daudz izmantoju arī dažādu psihisko procesu attīstīšanai. Es izmantoju galda spēles, piemēram, ļoti labas ir. Un mūsdienās, manuprāt, ir ļoti daudz visdažādākie veidi, kā var kopā darboties ar bērniem. Un tas ir gan attīstoši, gan arī tāds ļoti jauks kopā pavadīts laiks. Un arī ir tādas spēles, piemēram, kā es dažreiz saku, emocionāli smagas, piemēram, kā cirks, kur bērnam jāmācās regulēt savas emocijas, pārvarēt, ja te es esmu augšā, te es esmu lejā. Un līdz ar to šīs ir tādas arī metodas, ko mēs cenšamies izmantot. Un, protams, arī dažādas kustības, rotaļas kustības spēles uz uzmanību, piemēram, ar kustībām, tad drīkst jādara tikai tad, kad saka lūdzu, jā, tad mēs arī trenējam šo te uzmanību un citas. Bet arī paturpinot iepriekšējo komentāru, ko Ingrīda mazlietiņās atbildēja, es gribu pateikt, ka jebkurā gadījumā mājās arī darbojoties ar bērniem, svarīgāk šajā pirmskolas vecumā ir izmantot rotaļu metodas, varbūt nevis sēdēsim pie galda un tagad pildīsim, ja, bet vairāk varbūt zīmēsim uz asfalta ar krītiņiem, ja tur burtus mācīsimies vai ciparus, ja, izmantot tiešām šādas radošas idejas, kas ir bērniem kā rotaļa, un viņš caur šo rotaļu tad arī apgūst šīs prasmes, ko mēs arī varbūt viņam vēlamies iemācīt. Paldies. Varbūt Ingrīda no savas puses kā speciālais skolotājs var pateikt, kādas spēles visvairāk izmanto? Patiesībā ir tā, ka katram bērnam patīk tās spēles, kas viņam patīk. Klāsts ir milzīgs. Tās ir gan pašizgatavotas, gan pielāgotas, gan nopirktas gatavas, visādas. Cik man ienāca prātā tagad arī par tiem pašiem burtiem. Mums ar bērniem ļoti, ļoti patīk tāda spēle, kad viņi burtus uzstājas no sava ķermeņa. Vai divatā ar kādu bērnu, vai parāda ar pirkstiņiem, vai izloka no strīķīša. Tur ir bezgalīgi daudz variantu, nav tāda iemīļotā. Katram bērnam ir savas iecienītās. Jā, un mēs ejam līdzi laikam, un mums ir pieejama arī planšete, un, teiksim, šobrīd topa spēle mums ir dambrete. Vai vēl kādam ir kāda ideja, ar ko labprāt padalītos? Es neteikšu konkrētas idejas, bet es papildināšu savus kolēģus ar to, gribētos teikt, ka mūsu grupas sastāvs, viņš katru gadu mainās, un rotaļu un spēļu klāsts ir atkarīgs no bērnu interesēm, jo tas, kas vienu gadu aiziet un visiem bērniem tiešām palīdz attīstīties un sadarboties savstarpēji, kas nākamajā gadā varbūt neiet cauri un jāmeklē atkal jauna pieeja un atkal kaut kādas jaunas nianses, ko mēs saskatām bērnus. Tā kā viss ir atkarīgs no bērniem. Paldies, tad mēs varam doties pie nākamā jautājuma. Un jautājums ir par to, kā tiek organizēts darbs šobrīd ārkārtējās situācijas laikā, Covid izplatības apstākļos, un tad kāda ir jūsu pieredze? Ja atbalsta komanda pilda savus izstrādātos plānus, šobrīd tādi, kādi tie ir bijis sākotnēji izstrādāti, vai tomēr jūs esat kaut kā pielāgojušies un tā sistēma ir mainīta?
Par šo darbu es droši vien, kad atbildēšu no savas puses, kad darbs norit tā, kā tam ir jānorit, neskatoties uz ārkārtas situāciju, vienīgais ievērojot šos epidemioloģiskās drošības noteikumus. Visi speciālisti, visi darbinieki strādā sejas un deguna aizsargu maskās, nodarbības individuālās bērniem pie speciālistiem tāpat notiek kā līdz šim. Individuālos plānus mēs pildām un aktualizējam un pārskatām. Tā kā tas ir pieņemts mūsu iekšējā reglamentā un komunikācija vienīgais, kas mūsu iekšējā komunikācija notiek caur Zoom platformu. Visas atbalsta komandas speciālistu sanāksmes notiek Zoom platformā. Tad vēl viens papildu jautājums pie šī ir arī praktiskas dabas par logopēda darbu. Kā tieši jūs to darāt ar sejas masku? Logopēds, Inga. Var atbildēt? Ingai jāieslēdz mikrofons, jā. Ieslēgšu mikrofonu. Ingai izslēdzās kamera. Mēs varam ieslēgt droši vien atpakaļ kameru. Jā, tagad redzam un arī dzirdam. Lūdzu. Mēs strādājam ar masku. Masku es jums varu nodemonstrēt, kā tas tieši notiek. Maska un sejas vairogs. Darbojoties ar bērnu, šādi. Un noteikti Citas izējas nav, mēs tā arī strādājam. Bet ko tieši jūs darāt? Ja, piemēram, skaidrs, ka logopēda darbā ir nepieciešams daudz redzēt gan seju, gan mutes kustību, gan kā bērniņam strādā, kā palīdzēt attīstīt. Tad kas ir tās metodas, ko jūs izmantojat? Vai jums ir vairāk darbs ar rokām, ar žestiem, vai tie ir attēli, ko jūs izmantojat? Dažādas metodas pielietojam, dažādas metodas. Bet šobrīd jūs esat... Grūti tā tagad uzreiz konkrēti, bet tā arī mēs strādājam. Jūs risinājumu esat atraduši un tas ir veiksmīgs. Tieši tā, jā. Arī bērni to saprot, jo daudziem ir bažas par to, kā tad mēs ar bērniem strādāsim, ja viņi mūsu patiesībā pat neredz. Ja? Paldies, Inga, par demonstrējumu. Tātad skaidrs, tas ir iespējams, lai cik grūti un izaicinoši tas šķistu. Dodamies tālāk, mums jautājumi vēl ir. Un kāda ir jūsu pieeja bērniem ar citu dzimto valodu? Šāds lūk jautājums. Es domāju, ka es, protams, varu atbildēt to, ka mēs realizējam latviešu plūsmas programmu, bet strādājam mēs arī nepieciešamības gadījumā bilingvāli. Mums katrā grupiņā ir mazākuma tautības bērni no kopējā skaita, kā kurā grupā 1/4 daļa vidēji. Ja? Un ir tādi bērniņi, kuriem tiešām sagādā grūtību šī latviešu valoda un cenšamies līdz ar to šo bilingvālo apmācību izmantot kā mācību metodi. Respektīvi, to, ko mēs skaidrojam latviešu valodā, to arī mēs paskaidrojam krievu valodā. Paldies. Cenšamies motivēt, un bērni arī, jo ātrāk sāk apgūt latviešu valodu no jaunākā vecuma līdz skolai, pilnīgi apgūst brīvi latviešu valodu. Un var uzsākt arī mācības latviešu valodas plūsmā, latviešu skolā. Es domāju, tas ir pozitīvi, ka mēs integrējam. Paldies. Arī ļoti praktiskas dabas jautājums. Interesē atbalsta personāla likmes un uz konkrētu bērnu skaitu. Cik bērnu ar 55. un 56. kodu un kāda likme ir atbalsta personālam?
Atbalsta personāla likmes bija prezentācijā, jā. Skolotāji grupiņā strādā katrs vienu likmi, tātad, bet atbalsta personālam, kas strādā, kā saka, kā logopēds, psihologs un speciālais skolotājs, ir sadalīti šie bērniņi ar speciālās izglītības programmas kodiem, tā, lai nav vienam speciālistam, visi bērni ir sadalīti vienlīdzīgi, un mēs nedalām, kā saka, katram tur atsevišķu likmju skaitu. Mēs strādājam, pēc nepieciešamības ar visiem bērniņiem, vai viens bērns vairāk vai mazāk. Šis te kopējais finansējums, kas ir valsts mērķa dotācija, protams, tas tiek iedalīts atbilstoši bērnu skaitam šajā grupiņā, bet pedagogi saņem atalgojumu atbilstoši nostrādātajam, kā saka, nostrādātai darba slodzei. Liels paldies! Nākamais jautājums par sadarbību ar vecākiem. Kā panākat un pārliecinat vecākus, kas kategoriski iebilst un neatzīst problēmu? Runāšana, tā ir diskusija, pārliecināšana. Mēs, kā jau es teicu, prezentācijas laikā mēs cenšamies nodibināt šo pozitīvo kontaktu ar argumentiem, faktiem, apliecinot to, kas bērnam būtu vajadzīgāks un labākais viņa attīstībai, izglītībai. Ir bijušas situācijas, kur ļoti grūti šīs sarunas vedās. Ir tiešām ļoti grūti, kad vecāks nemaina savu nostāju. Galīgais ārkārtas risinājums ir šajā procesā iesaistīt arī bāriņtiesa. Ja mēs redzam, ka vecāks no savas puses ar savu rīcību tā kā, dara pāri, ja tā varētu teikt, savam bērnam, noliec bērna vajadzības reālās, ja, pēc atbalsta pasākumu kopuma, bet parasti ir beidzies mums ļoti veiksmīgi šīs te sarunas un ir pozitīvs kopīgs risinājums atrasts. Liels paldies! Vēl bija viens jautājums par to, ko tad jūs darāt situācijās, ja vecāki uzskata, ka atbalsta komanda strādā nepietiekoši, proti nesniedz pilnvērtīgu atbalstu bērnam, bet es domāju, ka jūs jau daļēji to atbildējāt iepriekšējā jautājuma ietvaros. Tad vēl droši vien jautājums, cik noprotu varētu būt Evijai, kur ir atbildīga par metodisko darbu. Kā tad jūs tiekat galā ar tiem izaicinājumiem? Saprotu, ka jums atbalsta komanda ir nokomplektēta, bet ir jautājums, ko darīt tad, ja šo atbalsta speciālistu trūks, kā to organizēt, kā aizstāt, vai ir kāds speciālists, kurš tad mēģina dažāda veida atbalstu sniegt? Šo 10 gadu laikā, līdz kuros mēs strādājam, tā kā atbalstot bērnus uz īpašām vajadzībām, mums nav bijis tāda situācija, ka mēs būtu tiešām palikuši bez speciālistiem. Nezinu, kas ir tas mūsu veiksmes stāsts, kāpēc tā ir, bet ir ilgadēji strādājuši, gan Inga ilgadēji strādā logopēdi, gan tāpat tās Daina ļoti sen jau strādā logopēdi un pievienojas mums Zita pat kā, un pirms tam arī bija jauna logopēdīte, un kaut kā, es nezinu, kaut kā pie mums tomēr speciālisti, ja vakants uz kādu brīdi arī parādās un liekas, kad kā būs vai atradīsies, ļoti ātri aizpildās. Un kaut kā mums tā komanda diezgan spēcīgi turas arī kopā un visus šos gadus tā kā esam bijuši tā kā aizpildīti. Nav bijis tā, ka mums būtu jāmeklē. Ja ir bijis vajadzība, tad, protams, liek mājaslapā sludinājumu, kā jau kā visur. Protams, kad ir tā, kad
atbilstoši slodzēji arī logopēdi šo savus pēc bērnu skaitu arī ņem, cik bērni, vai ne? Arī logopēdiskā grupiņā logopēds ir sadalījis šos bērniņus, kurus ņem logopēda Daina vai kurus ņem logopēda Inga, un tā tur arī tas darbs tiek tā kā, pildīts. Es nezinu, es atbildēju, Liena, jā? Tā kā nav mums bijis tāda situācija, ka mēs paliktu bez speciālistiem. Mēs esam laikam lutināti tādā ziņā. Tad noteikti, ja kādam ir šī problēma, ir skaidrs, ka daudzās vietās Latvijā sastopas izglītības iestādes ar šādiem izaicinājumiem, noteikti var ar jums pakonsultēties. Varbūt ir vēl kāds resurs kaut kur Azotē un var padalīties ar savu pieredzi, varbūt uztaisīt vislabāko darbu sludinājumu, lai īstais speciālists pieteiktos. Bet mums ir vēl daži jautājumi, un viens no tiem ir par to, vai drīkst izmantot arī citu plānu formu, nevis to, kas ir norādīta ministru kabineta noteikumos, 558. Ingrīda, varbūt atbildē. Jā, individuālais izglītības plāns ir šeit uz vietas izstrādāts, un mēs vienkārši sekojam līdz laikam. Tās pašas mācību jomas, noteikts kompetenci izglītība, mācību programma. Viņas agrāk nebija, mēs vienkārši tagad pievienojām, un tur pati programma saka priekšā, ko darīt un kā darīt. Ja tam bērnam ir tā vājā puse, mācību programma viņu uzrāda. Jā, kāpēc ne? Protams, lielos vilcienos ir tas pats. Jā, galvenais izglītības plānā, lai tas uzdevums būtu konkrēts, reāli sasniedzams. Nevis tā, kad es izdomāšu, ka viņam, attīstīšu tur kaut ko tādu kosmisku, un tas būs reāli, nevarēs realizēt. Tādā veidā, kāpēc ne? Mēs arī ar jūsu atļauju ievietosim jūsu prezentāciju pēc tam Valsts izglītības satura centra mājaslapā, un tad noteikti tiem, kam būs interesi, vēlreiz varēs paskatīties. Jūs bijāt ievietojuši arī savu individuālu plānu piemēru, kāds tas izskatās, varbūt kādam tas patiesi noder. Bet tad noslēgumā varbūt jautājums par to, vai šobrīd vajadzētu obligāti nodrošināt bērndārzā logopēdu un speciālo pedagogu, sevišķi Covid apstākļos, jo bija arī komentāri par to, regulējums pieļauj individuālās konsultācijas. Šobrīd speciālās izglītības iestādes strādā klātienē. Kāds ir tas jūsu uzskats? Tas ir vai nav nepieciešams skaidrs? Jūs to darāt, tātad pēc būtības jau laikam, ka jā. Jā, pēc būtības, ja mēs to darām, mēs to arī tā kā uzskatām par nepieciešamu, jo bērniem ar speciālām vajadzībām vai īpašām vajadzībām ir ļoti svarīga šī regularitāte, nepārtrauktība, lai nebūtu attīstībā regress. Protams, kad logopēds šajā periodā nevar pielietot visus vingrinājumus, bet ņemot vērā to, ka daudzi bērniņi ne jau pirmo gadu apmeklē logopēda nodarbības, viņi arī ar logopēda mutisku norādījumu zina, kā jau šie vingrinājumi ir veicami. Varbūt tikai daži jaunie bērniņi nezina šos vingrinājumus, bet ar dažādu saziņas citu veidu palīdzību, ar zīmējumiem, ar attēliem, ar šo te, kā saka, vizuālo uzskatu arī mēs tā kā veicinām šo te vingrinājumu izmantošanu. Noteikti ir nepieciešams, es uzskatu. Es domāju, ka šajā brīdī mēs arī noslēgsim jautājumu atbilžu sadaļu, un es no savas puses gribu teikt milzīgi paldies atbalsta komandai, un noslēgumu vārdiem droši vien vērsīšos pie Laimas no speciālās izglītības nodaļas, un tad jau arī jūs no iestādes puses varēsiet arī pateikt kādus vēlējumus kolēģiem, kas šobrīd ir arī kopā tiešraidē. Jā, es tā centīšos pavisam īsi, jo mums diskusijas bija ļoti plašas, jautājumu daudz. Un mēs, protams, priecājamies, ka bija šī iespēja dzirdēt šo te dažādo pieredzi. Un prieks arī bija dzirdēt šos te atslēgu vārdus, kurus mēs visi ļoti labi pazīstam.
Tātad sadarbība, bērni, vecāki, ieinteresēšana un pats svarīgākais mūsdienu bērns, kurš ir jāieinteresē un nav noteikumu, nav formulas, kādas spēles izmantot mācību procesā, bet svarīgākais ir ieinteresēt, un to var izdarīt tikai komanda, mēs un vecāki. Bet nobeigumā es gribētu tādu jauku, teiksim, tēzi pateikt pašās beigās, ka noklausoties šo webināru, iestādes komanda spēja mūs visus pārliecināt, ka tieši šis saulaicīgi izvērtētais bērns, pat tāds, kurš ir mācījies arī speciālā programmā, var būt sagatavojums tieši tam, lai viņš uzsāktu mācības vispārējā skolā kopā ar saviem vienaudžiem bērniem, kuriem nav šo te speciālo vajadzību. Un tagad tāds, varētu teikt, saldais krējums, lai sasniegtu kādu mērķi, ir nepieciešams kapteinis, un kas disciplinē, iedrošina un atbalsta. Un teiksim paldies kuģa kapteinim Lelders Turmei un viņas komandai par vēlmi dalīties, par vēlmi sadarboties un par iespēju mums visiem mācīties un gūt iedvesmu. Sirsnīgi, tiešām sirsnīgi pateicamies, kad jūs gribat un darāt, cik spējat un jums kopā viss izdodas, neskatoties uz šo te situāciju Latvijā, uz šo te situāciju visā Eiropā, un paliekam tātad ar svētku novēlējumiem, pirmsvētku novēlējumiem, kuri mums arī visiem ir priekšā, un paliksim labās domās un centīsimies izmantot visas šīs idejas savā ikdienas darbā, lai mums noder, un paldies mums visiem un jums visiem, kas piedalījās un kas izrādīja šo te sadarbību ar Valsts izglītības satura centru speciālās izglītības nodaļu. Paldies jums visiem! Un arī skatītājiem, un arī Lienai un tehniskiem darbiniekiem. Uz tikšanos nākamajā webinārā. Liels paldies! Liels paldies! Un, kā jau Laima minēja, tiksimies nākamajā webinārā.